ir labas veselības formula? Šis ir Francis Jozefs B. Viņam 15 gadus ir bijušas hroniskas muguras sāpes, tomēr viņš var nodarboties ar savu vaļasprieku. "63 gadus vecā Margarita S. veic pārsteidzoši labu manevru galda tenisa spēlē kopā ar savu mazbērnu. Tas ir jo pārsteidzošāk, ņemot vērā, ka viņa atkārtoti cietusi no reumatiskām sāpēm. Vai cilvēks var būt fiziski labā formā un aktīvs par spīti veselības problēmām? Ir metode, ar kuru iespējams mazināt sūdzības bez blakus parādībām. Tās izpausme ir dabisks, maigs spēks pret sāpēm. Magnētu terapija ar Magnoflex. Kā Magnoflex magnētterapija darbojas? Magnoflex magnētterapijas kodols un galvenā aktīvā sastāvdaļa ir jaunā magnētiskā folija. Tā ir alternatīva polarizēta un magnetizācija notiek radiāli. Alternatīvā Magnoflex magnētiskās plūsmas polarizācija nodrošina ērtu un vienkāršu lietošanu. Pateicoties līdz 780 gausiem, stiprajai un 40 mm dziļajai magnētiskajai indukcijai, oriģinālās Magnoflex magnētiskās folijas augstā kvalitāte saglabājas daudzus gadus un nemazinās laika gaitā. Aplūkosim Magnoflex magnētterapijas darbības mehānismu šūnas polaritātes piemērā. Veselā šūnā ar dabisku polaritāti kālija un nātrija ioni atrodas līdzsvarā. Dabiskie cilvēku radītie magnētiskie lauki, piemēram, elektrosmogs vai brīvie radikāļi, arvien lielākā mērā izjauc dabiskās ionu īpašības. Šeit var iedarboties ar Magnoflex magnētterapiju. Tā aktīvi atjauno šūnu dabisko polaritāti. Tādēļ ir gaidām šādi efekti. Vielmaiņas aktivizācija, asinsrites uzlabošanās, ķermeņa aizsargspēju pieaugums. Šādā veidā tiek harmonizēta nervu sistēma un psihe, un tiek mazināti hronisku un akūtu sāpju stāvokļi. Turklāt Magnoflex magnētterapijai nav nevēlama blakus parādību. Mērķiecīgai un precīzai hronisku un akūtu sāpju ārstēšanai ir paredzēti daudzi aplicējami līdzekļi visam ķermenim. Pat senie eģiptieši izmantoja tos ārstēšanā, ķīnieši tos izmantoja iespējams jau pirms 5000 gadu, lai papildinātu akupunktūru, un pat grieķi zināja par šo līdzekļu labvēlīgo ietekmi traumu vai menstruālo traucējumu ārstēšanā. Tad kādā brīdī magnēti tika noliegti. Kādu laiku magnētterapiju uzskatīja par ezotērisku metodi, kas nav uztverama nopietni, taču mūsdienās magnētu lietošana ārstniecībā ir atsākta. Vai ir zinām kādi zinātniski pētījumi? Esam dzirdējuši, ka grieķi, eģiptieši un ķīnieši zināja par magnētu efektivitāti. Vai mūsdienās ir veikti zinātniskie pētījumi, kas tos apstiprina? Jā, ir veikti dažādi patiešām labi pamatoti zinātniskie pētījumi, kas ir publicēti pēdējo 10 gadu laikā, 2 ASV un 1 Vācijā, kurā piedalījos arī es. Tātad šie 3 pētījumi parādīja un pierādīja, ka magnētiem piemīt vairāk nekā tikai placebo efekts, ka tiem ir acīm redzams un apstiprināts efekts. Tātad tagad jūs tos lietojat, izmantojat tos pats, un cik ilgi jūs to darāt? Par magnētiem interesējos 9 gadu vecumā, un pašlaik pats tos ļoti intensīvi lietoju pēdējo pusgadu. Iesaku arī saviem pacientiem. Pats lietoju tos tenisista elkoņa un muguras sāpju ārstēšanā, bet pacientiem ārstējot dažādas sāpes, kas saistīts ar viņu nodarbošanos. Tās parasti ir sūdzības par muskuļu sāpēm, mīksto audu reumatismu un līdzīgām slimībām. Tas patiešām bija ļoti interesanti. Noteikti pamēģināšu tos arī pati. Liels jums paldies par šo informāciju, dr. Lāzer!
Visā pasaulē ar ārstniecisko magnētu palīdzību ir nopelnīts vairāk nekā 10 miljonu vācu marku, lielākoties ASV. Magnētisko lauku pozitīvais efekts ir arī zinātniski pētīts, un rezultāti bija pārsteidzoši. Pat senie eģiptieši izmantoja tos ārstēšanā, ķīnieši tos izmantoja iespējams jau pirms 5000 gadu, lai papildinātu akupunktūru, un pat grieķi zināja par šo līdzekļu labvēlīgo ietekmi traumu vai menstruālo traucējumu ārstēšanā. Tad kādā brīdī magnēti tika noliegti. Kādu laiku magnētterapiju uzskatīja par ezotērisku metodi, kas nav uztverama nopietni. Taču mūsdienās magnētu lietošana ārstniecībā ir atsākta. Pirms 8 gadiem cietu autoavārijā, un kopš tā laika man ir bijušas atkārtotas sāpes kaklā. Tās izstaroja uz pakausi un bija tik spēcīgas, ka man bija redzes traucējumi. Vērsos pie oftalmologa un neirologa, taču neviens man nevarēja palīdzēt. Nevarēja neko atrast. Taču sāpes visu laiku atgriezās, īpaši augstā laikā vai laika apstākļu maiņas gadījumā. Tāpēc sāku lietot tabletes. Tās bija vienīgais, kas man varēja palīdzēt, un tas bija grūti, jo man nepatīk tabletes. Daži ārsti arvien vairāk uzticās alternatīvās medicīnas metodēm, piemēram, magnētterapijai. Ortopēds un sporta ārsts Tomas Vesenhāks ir saskāries ar magnētisko lauku iedarbīgo efektu pēdējo 2 gadu laikā, un viņš tos izmantos savu pacientu ārstēšanā. Mūsdienu medicīna ir guvusi ievērojams panākums augsto tehnoloģiju jomā. Taču te ir grūtības mūsu sīko un lielo ikdienas funkcionālo traucējumu ārstēšanā. Tādēļ ārsti un zinātnieki, kā arī pacienti, meklē alternatīvu. Un tādas alternatīvas kā magnētterapija ir senas, iespējams nezinātniski izpētītas, taču tās darbojās. Pagaidām vēl nespējam izskaidrot visas detaļas magnētterapijas darbības mehānismā. Zinām, ka šūnai ir potenciāls, spriegums starp tās ārpusi un iekšpusi, un zinām arī to, ka šie sprieguma apstākļi ir izjaukti funkcionālo traucējumu vai slimību gadījumā. Zinām, ka magnētiskiem laukiem var būt pozitīva ietekme uz šiem apstākļiem. Tāds ir magnētterapijas labums. Eksperti lēš, ka mūsdienās 2/3 pacientu var palīdzēt šī metode. Šo pacientu skaitā ir arī 32 gadus vecā Petra Kjoniga, kura vairs nevēlējās ikdienā lietot stiprās tabletes. Uzzināja par magnētterapiju un nolēma to izmēģināt. Tai nebija nekādu blakus parādību. Tā ir šīs metodes priekšrocība atšķirībā no tabletēm. Jāatzīst, ka tā man ir ievērojami palīdzējusi. Sākumā biju skeptiska, taču to izmantoju, īpaši naktīs. Gulēju uz Magnaflex matraču pārklājiem katru nakti 3 nedēļas. Pēc tam biju pārliecināta, ka galvas sāpes ir ievērojami mazinājušās. Tagad tablešu lietošanas laiki ir beigušies. Pastāstīt par šo tēmu vēlos aicināt studijā doktoru Tomasu Lāzeru. Viņš ir certificēts ortopēds un vienlaikus arī galvenais ārsts Jāgervinkela klīnikā, Bādvīzē. Jūs arī esat magnētterapijas speciālists. Esam ļoti priecīgi jūs šeit redzēt. Tās ir sāpes, hroniska sāpju sajūta, tiek novadīta no perifērijas, tas ir no ķermeņa ārējām daļām uz smadzenēm. Tad magnēts var radīt izmaiņas pārslēguma vietā, tādējādi bloķējot sāpes, ja tā var teikt. Vai šo metodi izmantojat arī pats? Mums ir zināms, ka esat studējis medicīnu. To vēlētos pārbaudīt eksperti, kas uz šo metodi raugās skeptiski. Man jāatzīst, ka patiešām biju skeptiski noskaņots. Sakritības pēc man attīstījās tenisista alkonis. Tad izmantoju magnētu pirmoreiz. Biju veicis visu iespējamo, lai mazinātu sāpes. Taču, kad uzlika magnētus, sāpes praktiski izzuda pēc stundas. Izzuda arī muguras sāpes, kas mani mocīja vairākus gadus. Sāpes man parādījās naktī, pagriežoties. Kopš tā laika es naktī uzlieku magnētu, un no rīta sāpes ir izzudušas. Tas mani pārliecināja. Tas izklausās pēc brīnuma. Tagad mums tikai jānoskaidro, kādu sāpju gadījumos var izmantot magnētus. To iedarbība nav neierobežota, vai tiesa? Tie magnēti, par kuriem runājam šodien, ir paredzēti muskulu skeletālo sāpju ārstēšanai. Vienkārši sakot, tās ir sāpes, kas rodas vispusējos muskuļos. Tas īpaši attiecas uz tensijas tipa sāpēm.
Visiem cilvēkiem, kas strādā pie rakstām galda, bieži ir novērojams sāpes kakla rajonā, īpaši plecos un mugurdaļā. Jāmin arī neskaitāmās sporta traumas, piemēram, tenisista elkonis, ceļu sāpes, muskuļu tensijas sāpes, patellas sindroms. Ir daudz un dažādu ortopēdisku un reumatoloģisku sāpju, kurām visām optimāli piemērota ir magnēta izmantošana. Tātad cilvēki var doties pie ārsta, tad uz aptieku un nopirkt magnētu? Nē, ja jums ir šādas sāpes, nevajag nedz ārsta padomu, nedz recepti. Varat izmantot magnētu, nenodarot sev neko sliktu. Tas nerada kaitējumu. Ja tas nepalīdzēs, vismaz neradīs problēmas. Paldies jums, doktor Lāzer, par informāciju. Man tā likās ļoti interesanta. To dzirdēju pirmo reizi un domāju, ka izmantošu šo metodu arī savu plecu ārstēšanā. Daži rezultāti ir patiešām pārsteidzoši. Profesor Leichner, jūs esat izmantojuši šo terapijas veidu ļoti neparastā gadījumā, pacientam ar audzēju. Pastāstiet lūdzu par šo gadījumu. Tas bija radiokarpālās locītavas audzējs. Šeit redzam rentgena attēlu. Ko nozīmē būt labajā pusē, profesor Leichner? Šīs pieķa kaula daļa ir pilnībā iznīcināta. Tas ir osteolītisks audzējs. Tātad audzējs, kas iznīcina kaulu. Ko tad jūs darījāt? Paciente atteicās no operācijas. Viņa mums tikai ļāva paņemt audzēju, biopsiju, histoloģiskai izmeklēšanai. Viņai bija ļoti stipras sāpes, roka bija pietūkusi un sarkana. Tā nu mēģinājām viņu ārstēt ar magnētisko lauku. Vienu mirklīti, varam viņai pajautāt vēlāk, taču te redzam rezultātus. Pēc cik nedēļām šis attēls ar bultiņu tika uzņemts? Tas tika uzņemts pēc pusgada. Tajā var redzēt, ka kauls ir atjaunojies. Kauls ir atjaunojies magnētiskā lauka ietekmē. Tātad izmantojāt tikai magnētisko lauku bez ķirurģiskas iejaukšanās? Izmantojām tikai magnētisko lauku. Katra slimība un katra trauma izraisa vielmaiņas traucējumus. Magnēta terapija tos mazina. Asinis bagātinās ar skābekli un uzlabo pacienta labsajūtu. Varu izstāstīt divus medicīniskus piemērus. Var ietekmēt augsto un zemo asinsspiedienu pozitīvā veidā. Varu arī ārstēt kāju čūlas un cukura diabēta izraisīto venozo stāzi. Viena no galvenajām problēmām ortopēdijā ir mākslīgo locītavu uzturēšana, īpaši gūžas locītavas. Pēdējo 15 gadu laikā, ja drauda endoprotēzes izkustēšanās, izmantojam magnētu terapiju, lai stabilizētu locītavu. Šo parādību var izskaidrot arī ar ropatāla pētījuma rezultātiem. Magnētiskā lauka ietekmē uzlabojas metāla jona apmaiņa starp asinīm un somātiskajām šūnām, un mērījumi rāda, ka kalcija koncentrācija asinīs palielinās. Tas ir būtiski kaula reģenerācijai.